Labdien! Pirms nedēļas kādā turnīrā atgadījās interesants atgadījums. Starp turnīra partijām es staigāju ar mikrofonu pa turnīra zāli un uzdevu dažādus muļķīgus jautājumus par šahu turnīra dalībniekiem. Un tad kādam no dalībniekiem es paprasīju, vai šahā ar 2 zirgiem ir iespējams ielikt matu. Ja? Un atbilde bija viennozīmīgs nē, jo 2 zirgi tiešām ir neizšķirts. Bet izrādās, ka par lielu pārsteigumu dažiem 2 zirgi tomēr var ielikt matu. Bet tomēr, ja pretinieks ļoti cenšas, tad 2 zirgi var ielikt pretinieka karalim matu. Bet šeit jāsaka tā, ka ļoti jācenšas ir nevis baltajiem, bet jācenšas ļoti šeit dabūt matu ar melnajiem. Tā kā viss lielais darbs gulstās šoreiz uz vājāko pusi. Un jūs varat paskatīties uz šo te pozīciju un padomāt, kādi gājieni šeit būtu jāizdara baltajiem un melnajiem, lai viņi varētu uzvarēt 2 gājienos. Tad no šīs pozīcijas negluži forsēts mats, bet ja baltie iet un melnie atbildi visvājākajā iespējamā veidā, tad ir mats 2 gājienos. Pie tām, kā jūs redzat, tas nav laukuma stūrī. Ja, tad mats. Lūdzu, tātad, kā izskatās mats šajā situācijā? Pirmais gājiens ir zirgs B6, šahs, protams, un šeit tā vietā, lai, piemēram, ietu karalis uz leju, uzbrukt zirgam, melnie paiet ļoti ambiciozi opozīcijā, karalis D8, pēc kā seko zirgs E6, mats. Protams, ka šīs varētu uzskatīt par tādām, šaha muļķībām un dzīvē varbūt tā nekad negadīsies, bet tomēr amizanti.